Salamana pamācības 9. nodaļa. Gudrība darīja sev namu un izcirta 7 stabus. Tā nokāva savus kaujamos lopus, sajauca savu vīnu un saklāja galdu. Tā izsūtīja savus kalpoņus, lai viņas sauc no pilsētas augstajām vietām, kas nejēga, lai pošas šurp, un neprātīgiem viņa saka: nāciet, ēdiet no manas maizes un dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi. Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosit, un ejiet pa atziņas un prāta ceļu. Kas brīdina izsmējēji, tas uzkrauj sev kaunu, un kas bezdievīgo soda, tam būs jāsaņem izsmieklis. Nesoda izsmējēji, viņš tevi ienīst. Nosodi un pārmāc prātīgo, un viņš tevi mīlēs. Dod saprātīgiem, tad viņš kļūs savās atziņās vēl dziļāks. Pamāc taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Jo caur mani tavu dzīves dienu daudzums pieaugs, un lielāks kļūs arī tavu dzīves gadu skaits. Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs. Ja tu esi izsmējējis, tad tu to viens pats arī cietīsi. Bet neprātība ir muļķīga, trakulīga sieva, kas ārkārtīgi naska uz tērzēšanu un tomēr neko nezina. Tā sēd goda krēslā sava nama durvīs augšā pilsētā, lai aicinātu pie sevis visus, kas iet garām, un kas pareizi savu ceļu staigā. Kas ir neprātīgs, lai nāk šurp, un īstam nejēgam tā saka: zakts ūdens ir salds, un slepenībā ēsta maize garšo lieliski, bet viņš nezina, ka tur mājo mirušie, un viņu viesi tumšajā bedrē.